zvans Ingai Spriņģai. Cerams, ka viņai skaļa balss būs vēl labāk dzird. Man patīk runāt par naudu. PayPal nākamais. Labdien, es esmu sazvanījis Ingu Spriņģi. Gribēju pajautāt, jūs esat Baltika žurnālisti, ja? Jūs sevi definējat kā neatkarīgi faktu pārbaudītāji. Vēlējos pajautāt, no kā jūs esat neatkarīgi? Kādēļ jūs vēlaties pajautāt, kas jūs uztrauc? Vienkārši neatkarīgi faktu pārbaudītāji. Vienkārši gribu to saprast, no kā neatkarīgi. Kādēļ jūs gribat, par ko jums ir šaubas? Vai tas... Kad jūs rakstat neatkarīgi faktu pārbaudītāji, jums jāprot definēt, no kā neatkarīgi. Jo varbūt jūs esat neatkarīgi. Mani sauc Kaspars. Uzvārda nav Jāņa dēls. Ziniet tādu? Sveiki, vienkārši man klājās viss normāls. Vienkārši visu laiku mēģinu to definējumu dabūt, saprast. Tāpēc es gribēju saprast, no kā jūs esat neatkarīgi. Tas man visu laiku tas definējums neliek mieru. Es cīnos, jāsaka tā, pa brīviem cilvēkiem vairāk, kuri ārpus sistēmas. Es cīnos pa tiem, kuri grib tikt ārā no sistēmas. Es pa tiem cīnos. Jūs taču labi zināt, viss pilnīgi, kas saistīts struktūra, tā ir sistēma. Tieši tā, arī valsts ir sistēma, arī Saima ir sistēma. Saima ir sistēma tiešā nozīmē, viņiem pat aprakstos ir. Sistēma tas nozīmē, kas politiskie grupējumi, kas veido valsts iekārtu. Aptuveni tā. Jā, viņiem būs sava. Jā. Šitā korumpētā, man šitā korumpētā sistēma nepatīk. Kur mēs 30 gadus vienu klausamies. Jā, jau 30 gadus mēs vienīgais, ko klausamies, tas ir korupcijas skandāli viens pēc otra. Jā, tāpēc es visu laiku skatījos neatkarīgo faktu pārbaudītāju. Vienīgais te varēja to definējumu saprast, no kā jūs esat tieši neatkarīgi. Jo es tas... No mums? No sistēmas. Jā, es tāpēc, ka tas ir neatkarīgi no sistēmas. Tas ir no politiskās sistēmas, ja? Es nezinu, jūs jau pats minējāt, kādas ir tās sistēmas. Valsts iekārta ir sistēma. Jābūt, valsts iekārta. Bet kā tad jūs dzīvojat ārpus sistēmas, ja jūs dzīvojat šajā valstī joprojām? Es dzīvoju uz zemes. Valstī es nevaru dzīvot, tāpēc, ka es dzīvoju uz zemes. Uz valsti nevar dzīvot. Valsts ir tikai izdomu tāda struktūra. Jūs sevi definējat neatkarīgi arī, piemēram, no valsts sistēmas, valsts iekārtas, pareizi? Es definēju, labi, es pateikšu tā. Jūs droši vien ierakstiet, vai ne? Tas ir ietiešraidē paralēli, vai jūs tikai ierakstiet? Nē, variet ieiet, pasīties, nav tiešraides. Jūs tā kā man liedzāt 3 mēnešus, nevarēja tiešraides vadīt. Tad jūs jau botās, ka ko jūs būtēja? Labi, tam nav starpība. Atvainojāt sistēmu, droši vien atvainojāt, ja? Jā, droši vien kaut kas tur, labi, tam nav starpība, vienkārši mēģināju visu laiku par to definīciju. Zinu, kāpēc man radās tāds jautājums? Pēc jūs tiem raidījumiem Latviešu karmas. Tur vienā raidījumā jūs tā baigi stingri pateicāt, kad jums visvairāk uztrauc tie cilvēki, kuri mēģina ieteikt to, ka neatbalstiet sistēmu, ejiet ārpus sistēmu, un tas jums visvairāk uztrauc. Tāpēc tajā momentā jūs sevi nodevāt, ka jums tomēr jūs esat atkarīgi no sistēmas. Hello. Nomet.